Ok, tad sāksim. Esmu Jānis Berķis, un šodien par to, kā no BIM, ja būs informācijas modelēšanas, var iegūt pat vismazākajā projektā. Un tam ir nepieciešami, manuprāt, 3 būtiski soļi, par kuriem šodien pastāstīšu. Tātad īsumā par to, ko mēs šodien runāsim, ievadam tiem, kam varbūt ar BIM ir bijis mazāks sakars, pastāstīšu, kas tad īsti ir BIM. Tālāk par šiem 3 soļiem, kā iegūt no BIM jebkuru izmēru projektā. Pēc tam paskatīsimies, kādas ir izmaksas, kas veidojās BIM pielietojot dažādu veidu projektos. Pēc tam par to, kam tad īsti BIM ir vajadzīgs. Beigās jums būs iespēja aptuveni 30 minūtes uzdot savus jautājumus un atbildes. Un tad tie, kurus izturējuši līdz beigām, tiem pienāksies bonus, par ko jau bija arī neliela informācija pieejama afišā. Sākumā bišķīt tā uz otru pusi. Par sevi pastāstīšu. Tad man izglītība ir saistīta ar būvniecību, būvinženieriju no Tehniskās universitātes, un vairāk kā pirms 10 gadiem es sāku savu karjeru ar uzņēmumā Siltuma elektroprojekts, kas nodarbojās ar enerģētikas objektiem tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, vairāk Krievijā. Un tad pašā sākumā jau es gan prakses laikā, gan pēc prakses, kur es paliku pēc tam arī strādāt, mans uzdevums bija saprast, kādā veidā būvinformācijas modelēšana var palīdzēt sākotnēji tieši inženieru darbā, un pēc tam vēlāk jau, tā kā tas uzņēmums tur apkopojā būtībā visas speciālistus, gan inženieru tīklus, gan arī arhitektūru, tad saprast, kādā veidā var miedarboties šīs specialitātes un tātad uzlabot dažādus procesus ar šo būvs informācijas modelēšanas palīdzību. Tā kā tajā laikā es sapratu, ka BIM ir kaut kas ļoti foršs, man tās ambīcijas bija bišķi lielākas, un arī tad, teiksim, tas lielāks uzsvars vēl joprojām BIM bija saistībā tieši ar ēkām, un ne tik daudz ar infrastruktūras objektiem. Tāpēc, teiksim tā, lai vairāk attīstītu un pamēģinātu visu kaut ko, es izdomāju uztaisīt ar dažiem kolēģiem uzņēmumu. Par to es arī pastāstīšu, tas, ko es šobrīd arī galvenokārt nodarbojos. Bet tajā procesā sākotnējā un līdz šim brīdim esmu piedalījies daudz dažādās aktivitātēs, kas saistīts ar BIM, gan ar standartizāciju. Šobrīd piedalos standartu izstrādē Latvijā un arī nedaudz Eiropas mērogā. Es biju lektors daudz dažādās iestādēs, gan privātiem sektoram, gan universitātēs, tai pašā Tehniskajā universitātē un arī, piemēram, Risebē arhitektūras maģistriem vēl projām pasniedzu. Un kādu laiku es biju arī izveidojis un vadīju lielāko būvniecības digitalizācijas asociāciju Latvijā, bet šobrīd es vairāk fokusējos uz citām lietām. Tad viena no tām ir mans uzņēmums AITED. Un šī uzņēmuma ietvaros šogad mēs nosvinām 10 gadus. Tā pamatā filozofija, ka mēs cenšamies pasūtītājiem palīdzēt veiksmīgāk sasniegt tos mērķus, kas ir saistīti ar būvniecības projektiem. Un mēs to palīdzam īstenot ar šīm jaunajām tehnoloģijām, tā skaitā būs informācijas modelēšana, bet arī dažādiem citiem procesiem un principiem, kas ir saistīti ar šo informācijas tehnoloģiju attīstību. Un mēs savus darbību iedalām 3 galvenajos virzienos. Viens ir saistīts ar vadības jautājumiem, tie ir palīdzēt pasūtītājiem iepirkt BIM savos projektos, vai arī sniedzot kaut kādu veidu konsultācijas, kā ieviest BIM uzņēmumos. Tad otra grupa ir saistīta ar konkrētiem projektiem, kur mēs palīdzam vai nu piegādātāju pusē, tad būvnieks, projektētājs vai atsevišķi, piemēram, disciplīnas īstenot kādus no BIM prasībām, vai tas ir pasūtītāja pusē, kur mēs tātad pārliecinamies, ka šie mērķi, ko pasūtītājs ir izvirzījis gan projektam, gan saistībā ar BIM, tiek sasniegti. Un visbeidzot, tā ir paša informācijas modeļa izstrāde, un tur ir dažādas situācijas, vai tie ir ražotāji, kas grib kaut kādu materiālu priekš pārdošanas vai mārketinga vajadzībām, vai arī tie ir pasūtītāji, kas grib kaut ko priekš apsaimniekošanas vajadzībām. Te piemēri daudz un dažādi. Projekti mums ir bijuši vairāk kā 70, ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Piemēram, pat mēs nosaidzām vienu projektu, ļoti liels objekts Brunejā, tieši šis lašu fermas,
un arī ļoti daudz interesantu secinājumu, kādā veidā tiek organizēts darbs starptautiskos projektos ar starptautiskām komandām, kur būtībā komanda ir no visas pasaules un kādā veidā tiek organizēti šie projekti. Un tad mēs esam strādājuši gan dažādu pasūtītāju, publisko, privāto pusē, gan arī piegādātāju, tātad būvnieku, projektētāju. Un, protams, kā jau saistītam ar būvniecību, mans sapnis bija kaut kad uzbūvēt arī savu māju. Un, ņemot vērā, ka es daudz ko stāstu par BIM un daudz ko mēs arī darām par BIM, mans jautājums bija arī saprast, vai BIM kaut kādā veidā var palīdzēt arī manas mājas būvniecības procesā. Tātad es gribēju to, ko es daudziem stāstu un mācu, pārliecināties arī reāli praksē, cik tad daudz es varu izspiest no šīm BIM tehnoloģijām tieši nelielā ēkā. Un līdz ar to tas bija tāds ceļš no projektēšanas līdz pat apsaimniekošanas stadijai, kur es mēģināju šos būvs informācijas modeļus dažādos veidos pielietot. Un tad šajā procesā man arī radās diezgan daudz būtisku secinājumu, kas tad ir tas tāds būtiskākais nelielām ēkām un kādas ir atšķirības starp varbūt vidēji vai lielu izmēru ēkām. Un par tiem secinājumiem tad es arī šodien padalīšos, jo galu galā ir tādas dažas fundamentālas lietas, kas sakrīt gan vienam, gan otram, tātad mazam, gan lielam projektam, kas ļauj pielietot šīs BIM tehnoloģijas tiešām uzlabot pašu būvu un arī, protams, ekonomēt izdevumus un citas pozitīvas iezīmes. Un tad, tā teikt, pabeidzot ēkas būvniecību un jau kaut kādu laiku, šobrīd jau 2 gadus, es dzīvoju savā mājā, es domāju, ka es gribētu padalīties ar tām zināšanām, kas ir tieši ar mērķi, lai pēc iespējas vairāk cilvēki, kas plāno sev būvēt mājas, saprot, ka šīs tehnoloģijas tiešām var sniegt būtisku iegūmu, tāpēc es uztaisīju tādu blogu un informācijas resursu, kurš saucās Small BIM. Tur es katru nedēļu jau gadu garumā rakstu tātad dažādas izglītojušas materiālus un arī dažādas padomas sniedzu, ko es arī izmantoju savas ēkas būvniecībā, gan saistībā ar piemēram, speciālistu meklēšanu, gan ar tātad tehnoloģiju pielietošanu, gan kādā veidā var pielietot šīs tehnoloģijas būvniecības laikā, meklējot, piemēram, iepērkot būvniekus un tā tālāk. Šis resurs smallbim.com saucās, tur jūs arī varat bez maksas lasīt, un tur arī diezgan daudz ir video pamācības, kā, teiksim, izmantot dažādas rīkus un risinājumus, lai uzlabotu tieši to mazo ēku projektēšanas būvniecības procesu. Lūk, tālāk tad par to, kas tad īsti ir BIM. Runājot par jautājumiem, ja jums kādi jautājumi uzrodās, jūs varat viņus rakstīt uzreiz čatā iekšā, bet, kā es minēju, tad uz jautājumu atbildēšanu, tad es pievērsīšos noslēdzošajā daļā, kur aptuveni 30 minūtes būs laika, bet jūs droši kaut ko gribat uzjautāt, uzrakstiet, iespējams, ka es arī izlasīšu un atbildēšu, kamēr es runāju, bet kurā gadījumā noteikti es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem pašās beigās. Lūk, lai gan BIM, teiksim, kā tehnoloģija un kā process jau ir mūsu būvniecības nozarē diezgan ilgu laiku, bet vēl joprojām lielākā daļa, es teiktu, pasūtītāji un arī būvnieki un arī projektētāji ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs un citās pasaules valstīs nelieto un īsti nesaprot, kas tas ir. Ar to sākumā tāds pavisam īsts ievads, paskaidrojot, kas tad tas īsti ir. Ar BIM parasti saprot 3 lietas, tātad šo terminu būves informācijas modelis, būves informācijas modelēšana un būves informācijas vadība, Building Information Management no angļu valodas. Pirmā lieta, tātad fundamentālā lieta ir tāda, ka būves informācijas modeļi, atšķirībā no vienkārši 3D modeļiem, ir veidoti no objektiem, kas ir sastopami reāli dabā. Tas nozīmē, ka to sauc par objektu orientēto modelēšanu. Tas nozīmē, ka jūs veidojat tādu kā Lego konstruktoru, kur jums ir dažādi elementi pieejami,
tādi kā sienas, cauruļvadi, veidgabali, logi, pārsegumi un tam līdzīgi. Un jūs no šī konstruktora tātad uzbūvējat to māju. Un šāda pieeja atļauj veikt dažādu veidu pārskatīšanu, manipulācijas, aprēķinus, lai saprastu, pirms ēka reāli tiek būvēta, vai tas ir tas, ko jūs kā pasūtītājs gribējāt, un attiecīgi iegūt labāku rezultātu nekā tradicionālajā pieejā. Būs informācijas modelis tātad sastāv no šiem ģeometriskajiem elementiem. Otra lieta, no kā viņš sastāv, ir no informācijas, tāpēc viņš sauc par informācijas modeli, jo katram elementam jūs varat pievienot klāt jebkādu veidu informāciju. Šeit piemērs no valsts nekustamo īpašumu prasībām, bet tad te ir parādīts, piemēram, dažādās projektu fāzēs, kāda informācija būtu jāpievieno klāt pie logiem. Pamat jautājums vienmēr par informāciju ir, ja jūs kaut ko prasat pievienot klāt, ir kādā veidā un kam jūs to pielietosiet. Jo, kā jūs minēju, jūs varat pievienot neierobežot daudzumu informācijas, bet tas ir kaut kāds process, tas ir laika patēriņš un ir jāsaprot, kam jums tā informācija ir vajadzīga un kādā veidā šī informācija palīdzēs jums sasniegt kaut kādus mērķus. Un visbeidzot, ko dažreiz piemirst, ir, kad būs informācijas modelis sastāv gan no šī, 3D modeļa ar informāciju, gan arī no visas pārējās informācijas, kas ir saistīta ar šo būvi. Šeit mēs saprotam, vienalga, vai tas ir specifikācijas, skaidrošie apraksti, vizualizācijas, jeb kāda cita veida informācija. Visbiežāk šī informācija nāk tiešā veidā no modeļiem, tātad rasējumi vai specifikācijas, ko ir iespējams dabūt ārā. Dažreiz tā informācija var nenākt no modeļiem un varbūt kaut kādā veidā ir saistīta, piemēram, šie kaut kāda veida dokumenti, skaidrošie apraksti. Un šis viss tātad tiek glabāts saucamajā vienotajā datu vidē, jeb serverī, kurā tad ir piekļuve dažādām pusēm, lai šo informāciju izmantotu. Tātad šis būs informācijas modelis, un kā es minēju, tātad būs informācijas modelēšana, tas jau ir šis process, kur šī radītā informācija tiek pielietota būtībā visā būs dzīves cikla laikā no dažādām pusēm. Tā ir tāda arī fundamentāla būs informācijas modelēšanas princips, kad šīs jaunās tehnoloģijas atļauj daudz lielākam cilvēku skaitam strādāt ar šo informāciju, jo šī informācija ir vieglāk uztverama. Piemēram, ja jūs skatāties uz rasējumiem, tad rasējumi ir jāprot lasīt, un nevienmēr visiem ir pietiekoši liela skaidrība, kā to rasējumu lasīt, ceļši mēs runājam par kaut kādām inženieru sistēmām, ja. Savukārt šis būs informācijas modelis, tā jau ir tāda vairāk universāla valoda, ko saprot daudz vairāk speciālisti, tas ir viens, un otrs, tas process paliek caurspīdīgāks, jo daudz vairāk cilvēki, tur daudz mazāk iespējas kaut ko izdarīt nepareizi vai kaut ko noslēpt. Protams, jāsaprot, ka mūsdienās tas ir diezgan ok, kad tāds ideāls process starp kad šī informācija tiek izmantota plūstoši visā dzīves cikla laikā, faktiski neeksistē. Ja, visbiežāk būs situācijas, kad, piemēram, ražošanā tiek izstrādāta savi informācijas modeļi ražošanas vajadzībām, projektēšanas fāzē, priekšprojektēšanas vajadzībām un tam līdzīgi. Bet, jo vairāk šī BIM tehnoloģijas attīstās, jo, reālāk sāk parādīties šīs iespējas šo informāciju izmantot. Jau ir, piemēram, Latvijā ir uzņēmumi, kas ir sasaistījuši savu projektēšanu kopā ar ražošanu, būvniecību, vai arī, kas ir sasaistījuši projektēšanu kopā ar apsaimniekošanu un tam līdzīgi. Un visbeidzot, šis trešais termins būs informācijas vadība. Ja informācijas modelēšana ir faktiski informācijas ražošana, tad vadība jau ir šīs informācijas kaut kāda veida strukturēšana un nodošana ne tikai digitālā, bet arī analogā formā ar mērķi, lai cilvēki vai organizācijas spēj tātad pieņemt lēmumus balstoties šo informāciju. Tātad jūs kā savs ēkas pasūtītājs saprotat, vai plānojums atbilst jūsu vajadzībām, vai apgaismojums ir tā, kā jūs gribat un tam līdzīgi. Ja? Un tad šī vadība ir tas, ka jums ir pieejama šī informācija, lai pieņemtu šādu veidu lēmumus balstoties uz šiem informācijas modeļiem. Ļoti vispārīgi skatoties, tātad BIM var pārfrāzēt arī kā miedarbību starp trīs lietām, kas ir procesi, tās ir tehnoloģijas un tie ir cilvēki.
Ja tehnoloģijas ir tas, kas šobrīd ir attīstījies un joprojām attīstās ļoti strauji, un procesi arī šobrīd ir teiksim, diezgan labi jau definēti, tad visbiežākās problēmas un arī trūkumi BIM procesā ir tieši saistībā ar cilvēkiem. Vai nu tie cilvēki, kas nemāk lietot šīs tehnoloģijas, negrib iemācīties lietot, vai arī viņi pieļauj kļūdas lietojot šīs tehnoloģijas un šos procesus. Un, protams, tā fundamentālā lieta ir šī izglītība, lai jūs būtu spējīgi izmantot šīs tehnoloģijas un šos procesus. Un tad vēl viena lieta, pēdējā, ko es gribu parādīt saistībā ar BIM. Tātad BIM diezgan fundamentāli atšķirās no tradicionālās projektēšanas. Un šajā grafikā ir parādīta darbietība, cik nepieciešams ir veltīt laiku, lai jūs varētu kaut kādu informāciju saražot. Un pirmā lieta, kas šeit tiek parādīta, ir tātad šeit būvs dzīves cikls, sākot no kaut kādas sākotnējās fāzes līdz pat apsaimniekošanai. Un pirmā būtiskā atšķirīgā lieta starp tradicionālo BIM procesu ir tāda, ka BIM procesā tā darbietilpība pārvirzās uz agrīnāku stadiju, kas nozīmē, ka jums ir nepieciešams šos modeļus veidot un ražot. Un tas prasa darbietilpību, tāpēc, ka šajā procesā jums ir vajadzīgs iesaistīt dažādas puses, un tādā tradicionālā procesā parasti tas notiek vēlāk, BIM procesā tas notikt, un tam vajadzētu notikt ātrāk. Bet, ja mēs skatāmies, tad šeit fonā ir vēl viens grafiks, kas parāda to, kāda ir, teiksim, korelācija starp to, teiksim, ja jums ir kaut kādas izmaiņas jāveic projektā, kāda ir to ietekme uz projektu un uz izmaksām, un teiksim, kādas ir, tātad, kurā brīdī šīs izmaiņas, cik viņas maksā. Un šīs divas līnijas, tātad pirmā zaļā līnija, viņi parāda, kāds ir izmaiņas cenas. Un šeit ir parādīts, ka jo agrīnākā stadijā jūs veicat izmaiņas, jo, protams, tas mums maksā daudz lētāk. Ja jūs iedomājaties, ka jūs sākumā mainat kaut kādu plānojumu vai ēkas novietojumu zemes gabalā, tad jo agrāk jūs to darat, jo lētāk jums tas izmaksās. Jo gal galā, jo vēlāk jūs to pārcelsiet, tad tas sāk ietekmēt visus pārējos, piemēram, iesaistītās puses, un, protams, būvdarba laikā jau tās izmaiņas veikt maksā daudz dārgāk. Ja? Un tieši tāpat skatoties otrādi, tā izmaiņa ietekme ir, ka jo agrāk jūs tās izmaiņas veicat, jo lielāka var būt ietekme, piemēram, uz ēkas eksploatācijas izmaksām vai jūsu labsajūtu pēc tam lietojot ēku. Tas nozīmē, ka teiksim, jo agrāk tiek veikts šīs izmaiņas, jo tā lielāka var būt ietekme pēc tam vēl uz to procesu. Un pēc tam, ja mēs skatāmies tālāk jau uz būvniecību un apsaimniekošanas fāzi, tad jūs jau varat daudz mazāk kaut ko mainīt, un tā ietekme iespējams būs daudz arī mazāka. Ja, un tad salīdzinot šīs divas lietas, tad var redzēt, ka BIM process ļauj jums veikt daudz būtiskākas izmaiņas daudz agrāk, un tādā veidā izvairīties no pārmaksāšanas vēlākā procesā, vai tā ir projekta noslēguma fāze vai būvniecības fāze visbiežāk. Okay. Un tad tālāk ejam uz to jautājumu, kas bija tajā afišā parādīts par tiem 3 soļiem, lai iegūtu no BIM pat vismazākajā projektā. Tie 3 soļi ir tādi, ka pirmkārt jums ir jāsaprot, kas jums ir nepieciešams. Otrais solis ir jāsaprot un jāsameklē izpildītājus. Un trešais solis ir, jums ir jāiesaistās šajā procesā. Un tad par katru no šiem es nedaudz detalizētāk pastāstīšu, ko es ar to domāju. Pirmkārt, saproti, kas tev ir nepieciešams. Jāsaprot, ka BIM atļauj informāciju pielietot ļoti daudz dažādos veidos. To sauc par BIM pielietojumiem. Un tādi ir simtiem. Un jāsaprot, ka katrs no tiem pielietojumiem, piemēram, vai tā būtu modeļu izveide, vai tā ir BIM koordinēšana, vai kāds cits pielietojums, kaut ko maksās. Ja, jo jums ir kaut kāda informācija jārada, un atkarībā no tā, kas tā ir pa informāciju, cik sarežģīti to ir darīt, cik tas ir laikietilpīgi, tas kaut ko maksās. Un līdz ar to ir gan mazām, gan lielām ēkām ir jāprasa tas, kas tiešām jums palīdzēs sasniegt kaut kādus rezultātus. Un tad par to arī pēc brīža pastāstīšu, kas ir tās fundamentālās lietas.
Jebkurā gadījumā BIM procesā, kā jau es minēju, pamatāša informācijas modeļi. Tas nozīmē, ka kādam te informācijas modeļi ir jārada. Un, ja teiksim, jums ir iespēja, tad jāmēģina ir prasīt, lai modelē pēc iespējas vairāk. Tas nozīmē, ka mēs runājam par disciplīnām, tad tie ir gan arhitektūra, gan būvkonstrukcijas, gan arī inženieru tīkli. Ideālajā variantā arī ārējie tīkli, bet ar ko nevajag pārspīlēt, ir detalizācija. Tas nozīmē, ka detalizācija ir cieši saistīta ar to, cik daudz laika tiek prasīts, lai uzražot šo elementu. Jo detalizācijas arī pēc tam pastāstīšu ir vairāk, teiksim, mums kā cilvēkiem patīk vizuāli uzskatāmāk un skaistāki elementi, bet viņi bieži vien nesniedz to pievienoto vērtību tik lielā mērā, lai tas atmaksātos to lietot. Šeit jūs redzat piemēru no manas mājas, un ja mēs skatāmies uz ārējiem tīkliem, tad te ir tikai pamata caurules parādīts un ļoti vienkāršā līmenī arī akas, un tas man ļauj pārliecināties arī par to, vai elementi, piemēram, savietot kopā to informāciju, piemēram, ar arhitektūras daļu, vai neveidojas kaut kādas problēmas. Bet viens piemērs, kur es no Sigūdas, tad es sanāk redzēt daudz dažādu privātu māju projekts, kur ir vai nu būvniecības stadijā, vai tur ir nepabeigta būvniecība. Un tad viens no piemēriem ir šeit tāda diezgan nesaprotami, kādā veidā šī kļūda varēja rasties, bet, teiksim, savā gadījumā arī es uzmodelēju to žogu ļoti, ļoti primitīvā līmenī, lai redzētu, kur tad viņš īsti ies un vai tur nav kaut kāds cits elementi, kas varētu traucēt. Un šeit tāds reāls piemērs, kur šī elektrības kaste ir uzmodelēta tieši žogam, tas ir uzmodelēta, bet uzbūvēta tieši žogam pa vidu. Ja, un tad, tad tas jautājums, kādā veidā tas varēja notikt, visdrīzāk jau tas ir saistīts ar to, ka vienai pusē nebija pieejama informācija par to, kurā vietā tad tā kaste būs un vai viņa nebūs tieši žoga vietā. Sliktākajā gadījumā, ja jūs būvējat vai projektējat savu, piemēram, privātu māju, kā minimums jums būtu jāatrod arhitekts, kurš ir spējīgs uzmodelēt, un vēlamais arī ir interjers, lai parādās šajā modelī, kas jums ļauj vismaz saprast, vai visam pietiek vietas, un saprast arī šo sasaisti šiem elementiem ar, piemēram, citām disciplīnām, piemēram, zinot, ka jums tur atradīsies mēbeles, tad kurā aptuveni vietā jums vajadzētu rozetes un tam līdzīgi. Par to, kā sameklēt, par to es pēc brīža pastāstīšu par speciālistiem. Bet, kā jau es teicu, ļoti būtiski nepārspīlēt ar detalizāciju. Šeit ir piemērs, kā es plānoju tātad interjeru savai ēkai. Tu nevar teikt, ka tas ir varbūt interjers, bet tas ir drīzāk novietojums tām mēbelēm, tiem elementiem, kas būs ēkā, kas man ļāva saprast, teiksim, gan kur ir nepieciešams vilkt rozetes, vai kur ir kaut kādi citi ierobežojumi, kas ir saistīti ar citām disciplīnām, piemēram, durvju vēršanās virzienu un tam līdzīgi, lai saprastu, kas ir piemērotākais. Un, kā jūs redzat, dominējoši šeit ir kastītes, kurām ir pareizes ārējā gabarīta izmēri, un aptuveni ir saprotams, kas tas tāds ir, bet es neesmu tērējis īpaši daudz laika, lai padarītu šos elementus pārāk skaistus, jo man no tā nebija nekāda īpaši iegūma. Līdz ar to, ja mēs runājam par to detalizāciju, cik elementi skaisti izskatās, tas var palīdzēt varbūt iegūt skaistākas vizualizācijas vai kaut ko tam līdzīgu, vai palīdzēt varbūt pārdošanā dažiem pasūtītājiem, bet tādā praktiskā viedokļa vienalga, tā projektēšana, būvniecība, apsaimniekošana, tā vērtība no ļoti augstas detalizācijas bieži vien nav nemaz tik liela. Savukārt, ja jūs to prasat, tad jūs par to arī visbiežāk samaksājat. Svarīgi ir pieminēt tomēr, ka rekonstrukcijas projektos, ja mēs kādu ēku, ceļš vēsturisks ēkas, teiksim, plānojam kaut ko lietot no šīm jaunajām tehnoloģijām, tad viena no fundamentālām lietām ir šī izejas dati un šī izejas datu pareizība. Un šeit arī parādās dažādas tehnoloģijas, kā piemēram, scan-to-BIM, jeb skenēšana uz modelēšanu, kas ļauj jums iegūt precīzāku informāciju par esošo situāciju. Un mans tas ieteikums ir, mēs runājam ja objekts nav standarta,
teiksim, kaut kāda kastīte, tad, un ir bišķi lielāks varbūt par nezinu, 500 kvadrātmetriem, tad vienmēr būtu pasūtīt šo procesu, jo es esmu redzējis ļoti daudz kļūdas, kas ir saistīts ar to, ka šī esošā situācija nav pareizi piefiksēta. Un, runājot par šo saucamo esošu ēku vai esošu telpu modelēšanu, tad pats es esmu secinājis, ka pat maziem dzīvokļiem un mazām ēkām, ierobežojot to, ko jūs tos modeļus pielietot un to detalizāciju ierobežot, jūs varat izmantot tādas priekšrocības, kā piemēram iegūt informāciju par to, cik jums vajadzīgi ir materiāli, lai nokrāsot sienas vai veiktu remontu, daudz precīzāk nekā to parasti rēķina, vai arī izmantot šo pašu resursu plānošanas vajadzībām, saprotot, kā jums ko labāk izvietot, vai arī mārketinga vajadzībām. Es dažreiz tādu veidu modelīšus ielieku arī sludinājumā SSA, lai gadījumā es izīrēju vai pārdodu kādu īpašumu, lai var apskatīties tādā netradicionālā veidā, kā šis īpašums izskatās un atkal ar to mērķi, lai tam cilvēkam otrā pusē būtu veidos lielāka skaidrība. Vai modelēt ir sarežģīti? Es bieži dzirdu atrunas, ka modelēšana ir ļoti dārgs process un ka to ir grūti iemācīties. Kā jau es vairākas reizes pieminēju, tad tas ir atkarīgs no tā, kādiem nolūkiem jūs to darat. Kā es teicu, tad privātu māju vai nelielu ēku vajadzībām jums pilnīgi pietiktu arī ar ļoti vienkāršiem modeļiem. Un es esmu ļoti daudz apmācībās izmēģinājis tātad ar dažādu veidu šiem apmācību dalībniekiem, gan ļoti pieredzējušiem un gados vecākiem cilvēkiem, gan arī jaunākiem cilvēkiem, kurus viņiem 15 līdz 20 minūšu laikā pastāstu, kādā veidā var izveidot šos modeļus. Un tas rezultāts ir tāds, ka visiem vienmēr sanāk. Ja jums ir interese, šajā Smallbeam lapā man ir bezmaksas video, kā jūs varat 20 minūšu laikā iemācīties, kādā veidā izveidot modeļus Revit rīkā, lai izmantot šo informāciju plānošanai, respektīvi plānojumu plānošanai. Un tālāk jau pēc tam, tā teikt, paspēlēties pašiem ar šo plānojumu, jūs varat to informāciju nodot kādai kompetentākai pusē, piemēram, arhitektam. Līdzīgi darīju arī es savai mājai, kur es sākumā arī konceptuāli uzzīmēju ļoti vienkārši, kā jūs šeit redzat, primitīvi saliekot aptuveni, kādas es gribu sienas, kādas gribu, kurā vietā aptuveni logu durvis, un iedošu informāciju arhitektam, kurš jau tālāk, teiksim, paskaties no savu skatu punktu un tad veic kaut kādas nepieciešamās izmaiņas, lai šo rezultātu padarītu vēl labāku. Un vēl viena lieta, ko es secinu, dodot šo uzdevumu saviem studentiem un tiem, kas mācās pie manis, ir, kad, teiksim tā, protams, cik jūs varat daudz izdarīt, ir lielā mērā atkarīgs no jūsu kompetences un pieredzes. Ja? Un dažreiz man, teiksim, trāpās studenti, kas ir ļoti pieredzējuši jau uz modelēšanā, un viņi šajās 20 minūtēs būtībā spēja uztaisīt jau ēku, kurai ir pieejami rasējumi un specifikācijas, būtībā visa informācija, kas vajadzīga, lai iesniegtu minimālo sastāvu. Ja 20 minūtēs, un tā nav vienkārši kastīte, bet jau kaut kāda arhitektoniski izskatīga ēka. Ja, līdz ar to tas arguments, ka modelēšana vai tas ir sarežģīti, parasti tā sarežģītība sākās tajā aspektā, ja jums ir, protams, kaut kādas sarežģītas formas ēkas, vai arī, ja pasūtītājs sāk pārspīlēt ar to, ko viņš grib no BIM dabūt ārā. Ja, tas ir pārmērīgas ģeometrijas prasības, pārmērīga informācija, kas ir jāpievieno. Tur sākās tās problēmas un tā sarežģītība. Un, protams, ir daudz citas lietas arī, kas var spēlēt par sliktu. Lūk, un tad gadījumā, tad, ja šie modeļi jums būs pieejami, tad vai nu tos jums izveidos arhitekts vai kāds speciālists, vai jūs izveidosiet tos paši, tad tālāk jau ir šos modeļus pielietot. Un kā es minēju, tad būvējot savu māju, es secināju, ka ir būtībā 4 pamata pielietojumi, kuri jebkurā gadījumā vienmēr sniegs lielāku vērtību nekā teiksim, tie izdevumi, kas
šos modeļus, piemēram, kas rodas šos modeļus radot šīm vajadzībām. Ja? Un zinot šos pielietojumus, jāsaprot arī, ka modeļus ir jāveido pēc noteikti principu, lai šos pielietojumus varētu realizēt. Un tad tie pielietojumi ir, par kuriem es arī pastāstīšu detalizētāk, ir tātad risinājuma izvērtēšana, uzbūvējamība, rasējuma izveide un būvapjoma iegūšana. Tad par katru īsumā, lai jūs saprotat. Un tad, ko es arī saku, kad jebkura izmēra ēkai, ja jūs šīs 4 lietas pielietosiet, jums noteikti no BIM būs kāds labums. Pirmais, tātad risinājuma izvērtēšana. Tas faktiski nozīmē, ka jums izvērtējot jūsu projektu, tiek iedot vēl viena dimensija. Ja? Trešā dimensija, kas atļauj jums staigāt pa jūsu ēku, neuzbūvēto ēku, tā kā jūs to varbūt darīt reālajā dzīvē, un ļauj paskatīties, vai tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Un rīki šiem, un lai to izdarītu, bieži vien ir bezmaksas, līdz ar to jums kā pasūtījumam nekas nav jāpērk. Vienīgais, kas tātad jums ir jābūt, ir šiem pieejamiem šiem modeļiem. Nu, šis ir tāds fundamentāls BIM pielietojums un sniedz ļoti lielu vērtību, un vēl viena lieta, kas šis pielietojums, kāpēc viņš sniedz to vērtību, ir saistīts ar to, ka jūs varat iesaistīt daudz lielāku un plašāku speciālistu loku šajā uzdevumā. Tas nozīmē, ka jūs varat iesaistīt gan jūsu ģimenes locekļus, gan citus speciālistus, kas arī var paskatīties šo informāciju šādā formā un pateikt, pamanīt varbūt kādas problēmas, kas var rasties ar šo informāciju. Uzbūvēt, piemēram, tādā veidā, kā šobrīd piedāvā arhitekts vai kāds cits speciālists. Otra fundamentālā lieta ir, ja jūs pieprasat, ka jums kāds šos modeļus ražo, ir svarīgi, ka no šiem modeļiem iegūst arī to informāciju, ko parasti izmanto priekš būvniecības, un tie ir rasējumi. Ja, es pietiekoši bieži vēl joprojām redzu problēmas, ka tas varbūt saistīt dažreiz ar to, ka varbūt arhitekts uzstājas šo modeli tikai tīri vizualizācijas vajadzībām, un tālāk to informāciju neizmanto, lai ražot rasējumus, vai arī dažreiz tas ir kaut kādu citu problēmu dēļ, bet tas ir tomēr fundamentāli, ja jums kāds taisa tos modeļus, no tiem modeļiem ir jāiegūst šie rasējumi, kas ir obligāti prasība, atbilstoši normatīviem, un ko arī izmanto pēc tam tālāk būvdarbos vai citos procesos. Un gadījumā, ja nebūs šī sasaiste ar modeļiem, jo modeļi ļauj iegūt rasējumus ļoti ātri un pieredzējušiem speciālistam, tas vispār prasa ļoti nelielu darbietilpību, ja viņš ir sagatavojies. Un gadījumā, ja tas nenotiek, tad gandrīz vienmēr būs kādas problēmas, kad neveidojas sakatība. Jūs, būsiet izskatījis modeli, jūs teiksiet, jā, tas ir tieši tā, kā es gribu, bet izrādās rasējumā būs kaut kas citādāk, un tur jau sāksies šīs problēmas būvlaukumā, piemēram, tātad jums būs kaut kādi jāizdara sāpīgi kompromisi. Tātad, ja jums modelē, piemēram, šie inženieri vai arhitekti, jābūt šiem rasējumiem pieejamiem modeļiem. Nākamā, trešais pielietojums, saucamās uzbūvējumības pārbaudes. To sauc arī dažreiz par BIM koordinēšanu, sadursmi pārbaudēm vai citos veidos. Un tas galvenais jautājums, ko šis process cenšas atbildēt, ir, vai risinājumi starp dažādām disciplīnām ir savstarpēji saskaņoti, ir savietoti, un galu galā, vai informācija ir pietiekoša, lai varētu uzbūvēt. Šeit piemērs ir no manas mājas, un tur man tas process par modelēšanu bija tāds, ka būvkonstrukciju daļu izstrādāja 2D, un es viņu pats modelēju, un kā jau es minēju, jebkuru izmēru projektos es vienmēr redzu, ka šajā, procesā veidojas būtiskas problēmas, un es izcēru tādā veidā ļoti daudz kļūdas. Viena no tām redzama šeit ir, būvkonstrukcijās ir pamata plātne, ja terases plātne ir vienas formas, un arhitektūrā viņi ir citas formas. Un tad galu galā, kā tad viņi uzbūvētu, vai būvnieks skatītos uz arhitektūru vai uz būvkonstrukciju, varbūt viņš pamanītu nesakritību, varbūt nepamanītu. Tādas ir diezgan daudz kļūdas. Vienas ir pašas sadaļas ietvaros, piemēram, būvkonstrukcijas sadaļas ietvaros. Otrs jau ir, piemēram, kādā veidā tas sakrīt šī informācija ar citu sadaļu. Un te ir tās kļūdas, kas ir redzētas, salīdzinot šos 2D būvprojektus, ir diezgan iespaidīgas. Un, kā es teicu, pat nelielā mājā, privāta mājā, šīs kļūdas, kas parādās, ir ļoti dārgas.
Vēl viens piemērs bija no tā, kad es savietoju atkal šo būvkonstrukciju daļu, ventilācijas daļu. Un, kā es minēju, ka būvkonstrukciju daļas uzmodelēja no 2D rasējumiem, un tātad es parādīju konstruktoram, kad ir šāda vieta, kur ir šie ventilācijas gaisvadi, un es prasīju, vai tur kaut ko vajag, kaut kādu atvērumu uztaisīt. Un būvkonstruktors pateica, ka faktiski viņam jāmaina konstruktīvā visa ir schēma, tāpēc, ka tas caurums, kas tur ir vajadzīgs, ir ļoti liels. Un tas atkal prasīja vairākas nedēļas darba, lai to schēmu pārzīmētu, pārtaisītu, visus rasējumus pārtaisītu. Bet, ja es kaut ko tādu palaistu garām un tas nonāktu līdz būvdarba fāzē, tas maksātu ļoti dārgi. Un tas ir viens no tādiem piemēriem, kur arī veidojās šie būtiskie ietaupījumi. Jo galu galā, ko es secināju pēc tam būvdarba laikā, kad būvniekam nebija nekādu fundamentālu jautājumu par kaut kādām kļūdām, kas ir pieļautas projektēšanas fāzē. Protams, tur bija kaut kādas nianses, ko es arī dažām pieminējuši, bet fundamentālas kļūdas, kas maksātu ļoti dārgi, pašā būvprojektā nebija. Un pēdējā lieta, ko es sapratu arī savai mājai, kad ir ļoti svarīgi šos būvapjomus iegūt no modeļiem, gadījumā jums tāda iespēja ir. Ko tas nozīmē, kā jau es minēju, kad tā kā modeļi ir veidot no objektiem, tad jums ir iespējams šo informāciju izmantot, lai iegūtu šos specifikācijas apjomus. Un pirmkārt, protams, tas ir vispār jāpieprasa, jo, kā es arī secināju, kad dažreiz arhitekti, protams, saka, ka tas ir tie papildus izdevumi veidot kaut kādus apjomus, bet gadījumā, ja tie nāk no modeļiem, tad, teiksim, tā darbietība ir daudz mazāka, bet pamat nianses tāda, ka tā informācija, kas nāk no modeļiem, ir daudz precīzāka. Un to es redzēju, es iedevu savu projektu, 2D projektu, kas bija nācis no šiem modeļiem tāmētājam, kurš nestrādā ar BIM, un es pamanīju diezgan būtiskus kļūdu šajās tāmēs. Kaut ko es bišķīt arī pat palaidu garām, bet, teiksim, tas būtiskais ir tas, ka man bija no modeļiem pieejama daudz precīzāka informācija, kur pēc tam es varēju strādāt ar būvnieku un precizēt šos apjomus, ko pats tāmētājs nebija pareizi izveidojis. Tātad tas secinājums bija, šī bija viena no tām lietām, ko es sapratu, ka es būtu darījis citādāk, kad es tomēr gan vairāk to informāciju sekot viņai līdz daudz biežāk, piemēram, no arhitekta prasīt šos būvapjomus, ko ir izdarīt diezgan vienkārši. Tātad iegūstot informāciju par kopējām izmaksām daudz agrāk. Un otra lieta ir, kad maksimāli izvilkt šos apjomus ārā un labāk to informāciju izmantot nekā dot kādam tāmētājam, kurš it kā ir varbūt pieredzējis, bet var pieļaut diezgan nopietnas kļūdas. Vai arī, respektīvi, to informāciju tad attiecīgi pārbaudīt un salīdzināt daudz labāk. Tātad tas ir tas pirmais solis. Otrais solis, kas jums ir jāizdara, tātad ir jāsameklē komanda, kas to izdarīs. Un šeit ir tātad 3 ceļi. Pirmais ceļš, vislabākais, ir atrast projektētājs, kas paši spēj izstrādāt modeļus, piesaistīt trešo pusi vai arī uzmodelēt pašam. Un pirmā lieta, tātad, ko ja ir tāda iespēja, tad noteikti vajadzētu sameklēt projektētājs, kas paši izstrādā šos modeļus. Un savā gadījumā, kas bija interesanti, ko es arī salīdzināju izmaksas būvprojektam, es redzēju, ka tie uzņēmumi projektēšanas, kas konkrēti šajā gadījumā par arhitektūras runāju, tie uzņēmumi, kas neizstrādāja modeļus, tie, kas izstrādāja modeļus, tā cena manā gadījumā bija tāda pati, vai ļoti līdzīga, kas līdz ar to nozīmē to, ka, teiksim, nebija tā, ka es baigi pārmaksāt par to, ka man arhitekts zīmē visu arhitektūru, izmantojot modeļus, būs informācijas modelēšanu. Problēma lielāka varbūt parādās, kad ar inženieru tīkliem, bet tam Latvijā ir tā specifika inženieru tīklus, pat būvprojekts neprasa nelielām ēkām. Un tas ir tāds, ko es ņemot vērā, cik tās ēkas sāk palikt sarežģītas, tā skaitā tur manā gadījumā ir ventilācijas sistēma, bet kas arī, manuprāt, ir ļoti svarīga lieta, kas ir vajadzīga jebkurai jaunai ēkai un arī vecai. Bet, teiksim, tie speciālisti, kas
zīmē tos tīklus mazām ēkām ir daudz mazāk. Bet arī tam ir izcinājums, par ko es pastāstīšu nākamajā slaidā. Un šeit arī es savai mājai izmantoju dažādas pieejas. Ja, no vienas puses, tāpēc, ka man bija pieredzes būvkonstrukcijas pats uzmodelēju, bet runājot par inženieru tīkliem, es sameklēju speciālistus, kas man uzmodelēja, piemēram, ventilācijas sistēmu šajās 3 dimensijās, bet viņi teica, ka viņi nenoformēs rasējumus, bet modeli uztaisīs. Un tas bija tātad ne tikai vienkārši kaut kāds modelis, bet tas jau bija reāls inženieris, kurš vienkārši tāpēc, ka viņš to var izdarīt diezgan ātri. Man liekas, ka 200 eiro es samaksāju, viņš man savilka šo visu sistēmu, salika, arī izskaidroja, kāpēc būtu šādā veidā jābūvē. Un tad, tā teikt, tādā veidā es iegūšu AVK modeli. Jā. Tad tur tie būtībā ir 2 varianti. Viens ir, ka var izstrādāt uzreiz kaut kādu 3-dimensiju skici, ko jūs pēc tam arī varat, ja nepieciešams, dabūt ārā plānus, griezumus, lai parādītu būvniekam, kā to uzbūvēt. Vai otrs variants ir sameklēt kādu, kas ir uzzīmēt no 2D. Šeit piemērs ir tas, ka nav saistīts ar manu māju, bet citā projektā, kur pieredzējis speciālists uzzīmē, teiksim, uz lapiņas, kādā veidā jāmodelē būtu konkrēts mēzgls vai ne. Un kā tas izskatīsies. Ja. Tie piemēri var būt dažādi. Jūs varat modelēt arī no, kā es minēju, no 2D rasējumiem, piemēram, būvkonstrukcijām. Un tad ir iespēja sameklēt. Es meklētu droši vien kaut kādos, varbūt lielākos projektēšanas birojos. Tur parasti ir tie cilvēki, kas grib varbūt bišķi piepelnīties, un tad viņiem ir iedot uzmodelēt kaut kādu sistēmu, piemēram, no rasējumiem, jo viņi to var izdarīt ļoti ātri. Jā, jūs viņiem neprasat tur varbūt noformēt rasējumus, bet jums vismaz ir pieejams šis modelis. Protams, arī varat mēģināt paprasīt kaut kādu veidu primitīvus plānus sagatavot. Jā, vēl ir variants, šobrīd ir ļoti populāri saucamais freelancings un outsource, jā, kur jūs varat izmantot gan platformas Latvijā, gan ārvalstīs, kur jūs varat sameklēt arī speciālisti, kas jums var izdarīt kaut ko līdzīgu par ļoti nelielām naudām, un jums ir pieejami šie modeļi. Jā, un trešais variants, kā jau es minēju, uzmodelēt pašam. Protams, ja mēs runājam par inženieru tīkliem, tas var būt sarežģītāk, jo rīki ir bišķīt specifiskāk un grūtāk to ir iemācīties, bet, ja mēs runājam par interjeru, piemēram, to var iemācīties diezgan ātri, un arī tās izmaksas īstenībā nav tik lielas, jo gandrīz visiem rīkiem ir 30 dienu izmēģinājuma versija, un, piemēram, tāda rīka kā Autodesks, Revits, jūs varat viņu nomāt kaut vai pa stundām, tur tagad ir tāda iespēja un neliela naudiņu samaksāt, un jums saglabājas iespēja šos modeļus pēc tam rediģēt būvniecības, piemēram, stadijā vai projektēšanas stadijā, ja tāda nepieciešama parādās. Mēs arī ar sievu sēdējām, tā teikt, vairākas reizes, taisījām daudz iterācijas, lai varētu dabūt to plānojumu, kas mums tiešām vislabāk patīk. Jā. Un atkal, kā jūs redzat, ļoti primitīvām metodēm ar kastītēm. Pēdējais solis, ļoti svarīgais solis ir piedalīties. Tas nozīmē, ka pirmkārt jāpielieto BIM ir pašiem, ko es ļoti bieži redzu, kad lielākos objektos, ka pasūtītāji pasūta BIM, bet procesā nekā neiesaistās, nemāk vai grūti iemācīties, ja neviens viņam neparāda, kā to izdarīt. Ja jūs ne paši neiesaistīties, var sakot, jūs paši nepiedalāties, tie iegūmi visbiežāk jums paies garām. Ja. Otra lieta - iesaistieties bieži. Tas nozīmē, ka negaidiet, kad jums būs kaut kāds gatavs būvprojekts, prasiet, lai jums nodefinēt kaut kādu intervālu biežāk, lai jums sūta informāciju bieži, lai jūs varat izskatīt un laicīgi pieņemt lēmumus. Ja, es cik reizes esmu dzirdējis, pat vēl vakar ar vienu cilvēku runāju, kurš ir izmisis dēļ tā, ka jau būvprojekta noslēguma fāzē pēkšņi ir kaut kādā veidā kaut kas palaists garām un ēka ir jātaisa bišķi lielāk nekā tā bija sākotnēji paredzēta, lai gan būvprojekts, jo faktiski bija domāts, ka ir gatavs. Ja, tās ir katastrofāls kļūdas, kas maksā ļoti dārgi. Ja, un kā trešā lieta ir iesaistīt citus. Tas nozīmē, ka jums ir iespēja prasiet dažādu veidu speciālistus, lai viņi paskatās, izsaka savu viedokli. Tāpēc es arī savai mājai pajautāju ūdens apgādes speciālistu, lai paskatās, kā viņam liekas, ir ok, nav ok. Paprasīju materiālu kaut kādiem ražotājiem, ja, tur siltās grīdas, ja, ir ok, nav ok. Vai tas risinājums tā kā ir izbūvējums, nav izbūvējums. Un tā jums ir iespēja daudz plašāku loku iesaistīt un dabūt daudz labāku rezultātu.
Ja, un jums nav nepieciešams izmantot kaut kādas super sarežģītas tehnoloģijas. Pats savai mājai es izmantoju tāds Dropbox paper, kas būtībā ir, teiksim, Word dokuments, kur es fiksēju šīs jautājumus, problēmas. Te, piemēram, tas jautājums par tiem inženierām tīkliem un atvērumu, ja, un vienkārši sekoju līdzi, vai šie jautājumi neaiziet paspulsnā un viss tiek atrisināti. Ja. Tas ir tāds arī svarīgs, saucās problēmu vadības, bet nesarežģījot, ja jūs to varat izdarīt ļoti vienkārši, ja, svarīgi jums ir piefiksēt šo problēmu un tālāk izsakot līdzi, vai viņi tiek novērst vai nē. Kā jūs minēju, tas, ko atļauj BIM process, ir jums ir pieejama informācija daudz ātrāk un daudz vairāk nekā tradicionālā procesā, un jums ir daudz labākas iespējas izķert kaut kādas lietas, kas jums neapmierina. Šeit piemērs no manas mājas kaut kāda pirmā iterācija, primitīva vizualizācija, ja, bet jau bija pamats diskusijām par, piemēram, teiksim, nojumes daļu, kur viņu pārvietot un tam līdzīgi. Un vēl, ko es arī parādu šeit labajā pusē, redzēt tas iterācijas skaits. Ja mums ir būvprojekts minimālā sastāvā, šeit var redzēt, ka man bija pieejamas 4 skices un 2 būvprojekti minimālā sastāvā, ja, līdz tas tika iesniegts būvvaldē. Tas nozīmē, ka jums ir, un katrā šajā posmā ir pieejams modelis, ja, kur jums ir iespējams paskatīties, saprast, vai tas dara, nedara, ja, un gal galā pieņemt lēmumu, vai virzieties tālāk uz priekšu, vai arī tomēr ir kaut kāds vēl nianses, kas ir jāprecizē. Ja. Būvprojektu laikā jau var redzēt, cik daudz ir šīs iterācijas notikušas pa dažādām disciplīnām, un līdz mēs nonācam līdz tam gala rezultātam. Tad vēl viens ļoti svarīgs jautājums, cik tad īsti maksā BIM? Un pirms es varbūt runāju par tām izmaksām konkrētiem kaut kādiem projektu izmēriem, par konkrētiem skaitļiem, gribu arī paskaidrot, cik tad projekts var izmaksāt bez BIM. Un šeit es parasti cenšos paskaidrot, ka ir dažādi veidi kļūdas, kādas jūs varat pieļaut. Un katra no tām ir kaut ko maksā. Tas 4 kļūdu grupas ir projektēšanas kļūdas, būvapjoma kļūdas, būvniecības un labsajūtas kļūdas. Projektēšanas kļūdas ir tās, kur projektētājs arhitekts pieļauj kļūdas risinājumos vai pieļauj kļūdas rasējumos. Ja. Viens viņš kaut ko nepareizi ir izplānojis, vai otrs viņš vienkārši kaut kā zīmējot 2D rasējumā, piemēram, pieļaus kādu kļūdu. Visbiežāk par šīm kļūdām maksās pasūtītājs būvdarba laikā, kur būvnieks tātad baks ar pirkstu, un kur tie ir kļūda, ja par to ir jāmaksā papildus izdevumu. Vai gal galā, ja šī būvnieks kaut kā uzbūvē, varbūt tas neietekmē būvniecības procesu, bet tā kļūda pēc tam jums var ietekmēt visu eksploatācijas laiku. Piemēram, jūs maksājat vairāk par siltumu, vai arī kaut kāds tas plānojums ir tik neērts, ka jums visu laiku ir kaut kādi traucējušie faktori, ja, un to jūs it kā īsti nevarat pateikt, cik tas maksā, bet jūs visu laiku ar to saskarieties. Otrā grupa jau pieminēja būvapjoma kļūdas, ja, par tām pasūtītājs maksās būvdarba laikā. Tas var maksāt ļoti dārgi, kā es minēju, kad arī man, piemēram, projektā, tāpēc, ka bija tāmētais nepareizs kaut kāds apjoms sarēķinājis, un būvnieks, protams, kad uzreiz bakstīja pirkstu, un kur jums tiek kļūdas, ja, par to jāmaksā ir pamāz materiāli ierēķināt, ka jāmaksā vairāk ir. Ja. Ja, BIM tātad atļauj šo pozīciju daudz veiksmīgāk izsekot līdzi un samazināt šos riskus, jo arī šīs kļūdas var maksāt ļoti, ļoti dārgi. Un otra lieta, ir, ko BIM atļauj, ir šī, kā es minēju, šis caurspīdīgums, ka jūs varat izsekot līdzi daudz labāk, vai neveidojās kaut kāda nesaprotama uzcenojuma. Līdzīgi arī manā mājā bija, kur es varēju diezgan jaudīgi argumentēt būvniekam pretī, teiksim, ja viņš saka, par apdari, ja, tur būs tik daudz kvadrātmetri, ja, un es viņam saku, bet pagad, tur pa modeļiem ir, man sanāk, tur daudz mazāk. Viņš tā, jā, laikam tev taisnība, ja, bet tas jautājums ir 1000 vērts. Līdz ar to,
kaut kad vēl runāju ar vienu būvnieku, kurš teica, kad viņi paši tāmēja, kad tāpēc, ka tā informācija bieži vien ir neprecīza, tad ka viņš teica, spēlē pokeru, vai ne, kur vai nu paveiksies, vai viņi iztāmēs tā, kad var nopelnīt, vai arī nepaveiksies, un tad viņiem varbūt būs kaut kādi zaudējumi. Ja, bet, kā jau es teicu, kad galu galā jau vienmēr maksās pasūtīties, un arī savu sākas gadījumā es redzēju, ka būvnieks, teiksim, par tām lietām, kas ir, kur tāmētājs ir kļūdējis pa virsu, viņš jau man neteiks, vai ne? Viņš tikai norādīs tām lietām, kur ir kaut kas par maz. Un BIM tā tad atļauj daudz precīzāk šo informāciju iegūt, un tieši uz tādām lielām lietām nepieļaut kļūdas, kas var maksāt daudz 10 000 arī privātmājai, ņemot vērā mūsdienu būvniecības izmaksas. Trešā grupa ar kļūdām būvniecības kļūdas. Tās ir lietas, par kurām vai no būvnieks būvdarba laikā kaut kāda problēma sataisa, un tajā gadījumā, ja viņi pieķer, tad to maksās būvnieks. Ja nepieķer, tad par to visdrīzāk maksās pasūtītājs pēc tam vēlāk, kaut kad saprotot, ka kaut kas nav labi. Viena no lietām, ko neviens nebija uzķēris, un par ko man sākumā nebija saprotams, kas tas tāds ir, bet tālāk redzams, ka man pie notekām gar fasādi veidojās ziemā apledojums. Un, tā vienkārši tu nevarēji saprast, kas tur pa vainu, bet šovasar es pajaucu ārā to notekas, un es sapratu, ka būvnieki ir uztaisījuši stiķi respektīvi viņiem pietrūka tā truba, kas noved to ūdeni, un viņi vienkārši uzmaukuši virsū gabaliņu klāt. Un tur ir kaut kādu parasto silikonu ielaiduši iekšā. Un tas galu galā es redzēju, ka tas ūdens tur ir tecējis, un tas, protams, bišķi pabojājis varbūt kaut kādu tur dēli vai vati, kas aizmugurē, bet šajā gadījumā tā novēršana nemaksā tik dārgi, bet citos gadījumos, protams, tās kļūdas var maksāt ļoti dārgi. Ja, šajā gadījumā BIM, teiksim, var palīdzēt šajā būvniecības procesā, būvuzraudzības procesā, bet ir kaut kādas šādas lietas, protams, jau, kad BIM īpaši var arī, teiksim, jūs nepamanīsiet, tas neko, tie būs informācijas modeļi neļaus jums varbūt tādas lietas pamanīt. Un visbeidzot ir šīs labsajūtas kļūdas. Labsajūtas kļūdas nozīmē, ka tā ir kaut kāda problēma, kas ir radusies vai nepareiz projekta rezultātā vai būvniecības laikā, kas jums pēc tam ietekmēs jūsu labsajūtu visas būvs lietošanas laikā. Un ar šīm kļūdām tā, ka viņas ir diezgan nereāli ir kaut kādā veidā sareiķināt, cik viņas maksās, jā, jo jūs, cik maksās tas, ka jums kaut kādā nērtā vietā ir slēdzis vai kaut kāds plānojums nav īsti ok. Tikai jūs saprotat, ka tas ir nērti un jums tas traucē ikdienā, bet kā jūs varat sareiķināt, cik tas maksā. Jā, droši vien, ka tas cipars ir diezgan būtisks, jā, bet to nav iespējams precīzi pateikt. Jo te viens piemērs no manas mājas, un tā kā es esmu garš un sieva arī, tad mēs secinājām, ka mēs gribam nestandarta virtuves virsmas augstumu, nevis 90, bet 100 centimetri, 1 metrs. Un, ja es nebūtu ielicis šādā primitīvā veidā šo virtuves izvietojumu, tad iespējams, ka es ļoti viegli būtu palaidis garām to, kad arhitekts bija iezīmējis, lai gan mēs viņam pateicām, bija iezīmējis to logu tomēr 90 centimetriem. Ja? Un, ja būvnieks būtu ielicis tur jau iemūrējis un ielicis logu, izdarīt neko tur vairs nevarētu. Bet rezultāts būtu tāds, ka, ok, es varētu virtuvi lietot, bet visu laiku jau būtu tas, ka, vārds nav vērti, ja, gribās tomēr bišķi augstāk. Un tās tādas lietas, kuras BIM arī var atļaut ļoti uzskatāmi ieraudzīt un pamanīt un daudz labāk saprast, vai tā ēka tiek uzprojektēt, pēc tam uzbūvēt tieši tam jūsu vajadzībām, jūsu vēlmēm. Kļūdu cena ir atkarīga gan no tā, kad tā tiek identificēta, ja, jo ātrāk jūs to, kā es rādīju sākumā tajā grafikā, jo ātrāk jūs viņu identificējat, jo mazāk tas maksās to kļūdu novērst. Protams, no kļūdas veida, ja tas ir kaut kāda būtiska kļūda būvkonstrukciju projektā vai kaut kas cits, tas var maksāt ļoti dārgi, bet, ja tā ir kaut kāda varbūt kosmētiska kļūda, protams, tās kļūdas novēršana var maksāt ļoti maz, vai arī jūs varat arī nenovērst, ja tas jums netraucē. Un trešā lieta ir par to, cik to kļūdu izmaksā novērst konkrētajā fāzē, jo ir kļūdas, kas, piemēram, šis attēls rāda, kad kļūdas novēršanas cenu projektēšanas fāzē viņi ir maziņa, bet tā pati kļūda
viņu novērst, piemēram, būdaru fāzē jau maksā 10 reizes vairāk. Savukārt pēc tam, jau to kļūdu novērst, maksā ar vien vairāk un vairāk. Līdz ar to, teiksim, ir lietas arī no otras puses, mēs varam skatīties, ka dažreiz kaut kādas lietas projektēšanas fāzē risināt un novērst varbūt ir nevajadzīgi un arī pārāk darbietilpīgi. Nu, ja mēs runājam par modelēšanas kontekstu, piemēram, modelēt visas mazās caurulītes ūdensvadam, bieži vien, teiksim, precīzi, kā tas varētu būt dabā, nav nepieciešams, jo dabā viņas izbūvēs citādā, bet, protams, tādā primitīvā līmenī jūs vismaz uzmodelēt, ja jūs dabūtu ārā būvapjomus. Kas ir interesanti, tas arī secināja, piemēram, par elektrības vadiem, kad nav, ja jūs to izdarat vienkāršā veidā, vienkārši detalizācija, labāk tā bija viena no lielajām kļūdas pozīcijām tāmē, jo parasti neviens nemodelē elektrības vadus, bet tāmētājs ielika vienkārši kaut kādu tur aptuvenu ciparu, bet reāli tas cipars bija, nezinu, tur 10 reizes mazāks nekā tie vadi maksāja dabā. Un tagad, protams, tās cenas materiāliem ir diezgan augstas, un līdz ar to iespējams, ka ir vērts vismaz vienkāršā veidā salikt tos vadus, kā viņi izvietojās, un arī labāk būs izpratne par to, cik tie materiāli būs vajadzīgi. Skatoties uz šiem BIM pielietojumiem, tad tātad modelēšanas izmaksas veidojās, vai nu jums ir jāpiesaista speciālisti, vai jūs paši apmācāties. Risinājumu izvērtēšanu gadījumā jums jau rodas, tiek radīti modeļi, jums nekas papildus, tas visdrīzāk nemaksās neko. Višķīt iemācīties kādu rīku, lai apskatītos tos modeļus. Rasēm ideālajā variantā arī gadījumā jums projektētāji jau taisa modeļus, jums rasēm jau tiks iegūt no modeļiem. Ja, par uzbūvējamību mazākos projektos mierīgi var izmantot bezmaksas rīkus, skatīties, vai tie modeļi ir atbilst prasībām, vai viņus var uzbūvēt. Ja, lielākos objektos tur parādās jau specifiskāki rīki, piemēram, tur sadursmes meklēšanai, lai to procesu padarītu efektīvāk un pieļaut mazāk kaut kādas, palaist kaut ko mazāk garām. Bet tas iespējams kaut kādas izdomas var arī veidot par būvapjomiem. Tā kā Latvijā arī maziem projektiem nav prakse, kad būvapjoms obligāti ir jāiegūst, tas ir viņam ir jāparādās projektā, tad iespējams dažreiz tā var būt papildus pozīcija, kad specifikācijas un kaut kāds tāmas sagatavo, piemēram, projekta autors, vai tas ir tāmētājs, kurš tad jums ir jādabū, kurš atrast tāmētāju, kas izmanto modeļus, tas var būt grūti, bet vismaz iedot viņam apjomus, kas ir nākuši no modeļiem, tas jau būtu vienkāršāk. Lūk, te tāds piemērs par izdevumiem, un tas, ko es izdarīju, nopaļojus, būvniecības izmaksas ir 1 miljons, tas ir kaut kāds, varbūt 2-3 reizes lielāks nekā privātmājai budžets. Tad es sadalīju, kādas ir tās minimālās izmaksas. Ja projektētāji taisa BIM jau pēc noklusējuma, tad tās izmaksas, kā es minēju, arhitektūrā man viņas neveidoja neko. Ja ir kaut kāds ārpakalpojums, tas varbūt izmaksās kādu 1000 eiro. Ja jūs paši modelēsiet, iespējams, tas izmaksās neko. Ja, tad sliktākais scenārijs būtu, varbūt, ka projektētāji jums kaut ko prasa. Teiksim, jums pieaug sadārdzinās tas būvprojekta izstrādes izmaksas. Teiksim, inženieru tīkliem sevišķi, varbūt, lai atrastu projektētāju, kas modelēs un iegūs rasējumus un vispārējo, tad tas jums varētu veidot kaut kādas būtiskas izmaksas. Ārpakalpojumā tās būtu mazākas, jūs pats to darat. Tās var būt arī pavisam mazas. Un, ja mēs skatāmies uz ietaupījumiem, tad ir ļoti daudz dažādu pētījumu veikti par BIM iegūmiem, un arī pats beigās es mēģināju sareiķināt, kādi tad ir bijuši tie iegūmi. Tad parasti svārstās, salīdzinot ar tradicionālu projektu un BIM projektu, tā tie iegūmi svārstās ar 5-20%. Manā gadījumā tas cipars tuvojās pie 15%. Tas ir 15% no būvniecības izmaksām. Es varēju pateikt, ka tas točni es ietaupīju izmantojot BIM, bet, protams, ka tur, kā jūs minējāt, tās labsajūtas lietas un tādas lietas, kur nevar aprēķināt, nav iespējams pateikt, cik tas maksā, bet tas var maksāt arī ļoti būtiski. Tad ietaupījums ar 50 un 200 tūkstošiem. Pie šādiem aprēķiniem, tad pat pie sliktākā scenārija jūs varētu ietaupīt 29,000 eiro, pielietojot BIM miljonu projektā. Ja. Pie labākā scenārija, tas, ko es šeit aprakstīju, ir 200,000, iespējams pat vairāk. Ja, tas ir ļoti, ļoti būtisks izmaksas. Kam BIM ir vajadzīgs?
kā jau es vairāk kārt pieminēju, manuprāt, tas ir noderīgs visiem, kas plāno jaunbūvi, kas plāno rekonstrukciju, ja, jo kļūdas, ko es esmu redzējis gan mazos, gan lielos projektos, bieži vien ir ļoti būtiskas un maksā ļoti dārgi. Ja, un viņas var nebūt iespējams novērst pēc tam projektēšanas būvdarba fāzē, piemēram, vai apsaimniekošanas fāzē. Un tas, ko atļauj BIM, ir, protams, daudz reālāk iespēja šādas kļūdas nepieļaut un samazināt tos izdevumus, kas pēc tam parādās. Ja mēs runājam par publiskajiem pasūtītājiem, tad, ko es gribēju pieminēt, kad BIM, droši vien, ka tie, kas šeit ir pieslēgušies no publiskajiem pasūtītājiem, zina, ka BIM būs obligāts publiskajiem pasūtītājiem trešās grupas būvēm no nākamā gada 1. janvāra. Un tas nozīmē, ka BIM būs jāiepērk iepirkumos trešās kategorijas būvēm, ēkām konkrēti. Diemžēl ekonomikas ministrijas MK noteikumu grozījumi ir diezgan vispārīgi. Viņi tikai pasaka to, ka ir jāizstrādā modeļi un viņi pēc tam ir jāielādā BISā. Konkrēti arhitektūras, būvkonstrukciju un inženieru tīklu modeļu ir jāizstrādā, viņiem ir jāstur kaut kāda informācija, nekas konkrēts nav, un viņi ir jāielādē BISā. Un tas var radīt diezgan būtisks izdevums pasūtītājiem, un es arī dažreiz dzirdu jautājumu, kā tad ar BIM nepazaudēt naudu? Ja, kā jau es tos piemērus jums rādīju, šeit vēl viens tāds aprēķins, ko es taisīju, salīdzinot tās izmaksas, bišķīt lielākam projektam, piemēram, 5 miljonu projekts, lai tādu nelielu publisko būvu parādītu, kādas tās BIM izmaksas, ko pasūtītājs var maksāt, ja, lai nodefinētu kaut kādas prasības, ja jūs to pašu nedarat, tad ārpakalpojumā tas var maksāt no 1500 līdz pat 4000 eiro. Ja jums nav pašiem savu speciālisti, vai arī pat, ja jūs viņus algojat, kas piemēram, strādās ar šiem modeļiem, pārbaudīs viņus, jā, tās izmaksas arī var būt diezgan lielas, 10, 50 tūkstoši vai pat vairāk. Ja, un tad ir kaut kādi specifiski rīki, kas jums ir vajadzīgi, vai programmatūra iespējams, kas arī var diezgan maksāt jums kā publiskajiem pasūtītājiem. Ja, un savukārt jūs maksājat, protams, ne tikai par šiem izdevumiem savā pasūtītāja pusē, bet jūs, protams, arī samaksāsiet par to, ko jums paprasīs piegādātājs. Ja? Un es teicu, daži autori neprasa vairāk naudu par to, cik tas maksā standarta 2D projektā, bet ir tādi, būvprojekta autori, kas paprasīs diezgan lielu naudu, gan lai apmācītos, nopirkt savu programmatūras un tam līdzīgi. Ja? Un, protams, jūs par to maksāsiet. Ja? Kaut kādi speciālisti viņu pusē, kas var būt gan koordinātori vai jebkādi citi speciālisti, kas ir vajadzīgi, un tāmētāji vai 4D speciālisti, arī var maksāt ļoti, ļoti daudz. Ja, un tad mēs runājam par 5 miljonu projektu, ja, un tad tie izdevumi var veidoties, piemēram, provizoriski 35 līdz 175 vai pat vairāk tūkstoši eiro par BIM projektā. Ja. Tas nozīmē, ka tās izmaksas ir diezgan lielas. Un protams, ir tās nianses arī tādas, ka lielākiem projektiem un vispār projektiem kaut kādas prasības, kas attiecībā uz BIM ir jāpielāgo katram projektam individuāli. Ja. Jūs būvējat skolu, ir skolai savas prasības, loģiski, ka skolotājiem ir savas prasības un vēlmes, tiem, kas tur skolēniem ir kaut kādas prasības vēlmes. Ja. Jūs varat tad aizšaut garām nepareizi paprasot, tālāk jums ir jābūt sakrīgam iepirkumam, tad jums ir jādabū speciālisti, kas spēs realizēt, jā, un nebūs tā, ka viņi kaut ko apsola un to reāli neizdara, un visbeidzot, protams, jums ir jābūt arī prasmēm pašiem piedalīties, jā, jo gadījumā jums notiks kaut kāds paralēls process, kur jūs neizmantosiet kā pasūtītājs modeļus, protams, ka jūs par to samaksāsiet, bet rezultāti iespējams, ka neiegūsiet. Un tagad es stāstu par publiskajiem pasūtītājiem, un šobrīd, teiksim, lai šo problēmu mēģinātu risināt, ekonomikas ministrijas sadarbībā valsts īpašumiem šobrīd piedāvā izstrādāt, un šobrīd es piedalos kā standartizācijas komitejas vadītājs, mēs izstrādājam standartu priekš pasūtītājiem, kurš būs tā doma, ka to standartu varētu paņemt un pielietot dažādos iepirkumos, lai kaut ko no BIM vismaz dabūtu. Bet process šobrīd, tā teikt, notiek, un dažas lietas, kas jau, kad tas standarts būs gatavs, es nezinu.
varbūt, ka līdz gada beigām tāds mērķis ir, bet vai tas sanāks, stipri šaubos. Bet daži secinājumi jau ir izdarīti, ka pirmkārt šis standarts būs tā teikt universāls un nebūs specifisks, un viņš būs jāpielāgo katram projektam, un būs kaut kāds nianses, kas būs jāpapildina. Otrs, šajā standartā nebūs nekāda informācija par to, kā jums organizēt iepirkumu. Ja, jūs būs pašiem jādomā, kāda vai kaut kāda kritērija un kādā veidā pasūtīt BIM un dabūt tos kompetentos speciālistus. Un tur būs informācija tikai par teiksim, no būvprojektu izstrādātāju skatu punkta, respektīvi neiekļaut neko saistībā ar teiksim, vajadzībām, ja tas ir priekš apsaimniekošanas vai arī būvdarbu fāzē, tikai tik, cik runājot par autora uzraudzību, kas arī bieži vien var būt nepietiekoši. Jā, un piedaloties šajā procesā, mēs jau laikam esam kaut kādas 4 reizes satikušies, un arī iepriekš es sapratu, ka es piedalījos projektos ar ļoti daudz dažādiem pasūtītiem, gan privātiem, gan publiskajiem, tad, kā jūs minējat, šie secinājumi par šiem 4 pamata BIM pielietojumiem ir nākuši gan arī no šiem projektiem, lieliem projektiem, kur es redzu, ka ļoti lielos projektos izmantojot tikai pamata BIM lietas un neprasot lieku, jūs varat tiešām iegūt un ietaupīt daudz vairāk. Un tad tas, ko es izdarīju, es to informāciju gribēju kaut kādā ērtā formā apkopot un arī izveidot kā apmācības. Tāpēc es uztaisīju tādu kursu, kurš saucās pieredzē balstīts process, kā pasūtīt un pielietot BIM. Tā doma tas ir vairāk publiskajiem pasūtītājiem, un tur tā kā es salīdzināju gan to pieeju, ko piedāvā šobrīd vēl izstrādes procesā valsts nekustamo īpašumi, kur es arī piedalos, gan arī savu pieeju, kur es redzu, runājot par publiskajiem pasūtītājiem, par lielākiem projektiem, kādā veidā, kādā veidā gan izstrādāt šos prasības, lai varētu iepirkt, un tātad gan šo iepirkumu kādā veidā organizēt, gan arī kā pēc tam piedalīties šajā procesā, lai reāli no tā BIM būtu kaut kāda vērtība. Un es arī redzēju to, ka mūsu būvniecības nozarē diezgan švaki ir ar, teiksim, 2 formātu apmācības, vai tie ir līdzīgi kā mēs šodien esam, tie ir webināri vai video ieraksti, vai otrs variants ir klātienes apmācības, ņemot vērā, ka mums ir diezgan daudz pašvaldības no dažādiem reģioniem, tad tie klātienes apmācības nevienmēr ir tas variants, ko visi var īstenot, tāpēc jūs esat dzirdējuši par tādām platformām kā Udemy vai citas modernas platformas, es uztaisīju apmācības, kas ir soli pa solim, lai jūs varat izsekot līdzi no paša sākuma, no vienkāršākām lietām līdz tam, kādā veidā jūs varat reāli pielietot BIM projektēšanā būvniecības fāzē. Te var redzēt, kā tas izskatās šajā platformā, kur ir vairāk kā 50 video par to, kā jūs varat gan to, kas ir BIM, gan kādā veidā izvirzīt mērķus saistībā ar BIM. Tas ir jāatcerās, ka jums ir jāsaprot, kam jums tas BIM īsti ir vajadzīgs. Varbūt jūs gribat, protams, izpildīt tikai MK noteikumus, bet no otras puses, droši vien, kad jūs gribētu tomēr, lai tā skola, ko jūs būvēt, vai medicīnas iestāde tomēr atbilst kaut kādām vēlmēm tiem, kas tur pēc tam dzīvos, ja? Un kur to lietos. Ja? Un es esmu ielicis iekšā gan, piemēram, uzdevumus, praktiskus uzdevumus, gan arī veidnes dažādiem dokumentiem, ko jūs varat pielietot gan projektēšanas iepirkuma fāzē, gan izstrādājot prasības. Tāpat man doma ir, ka jums ir iespēja patstāvīgi piedalīties, patstāvīgi pielietot BIM un gal galā dabūt labāku būvi. Ja? Un kā es minēju, tad es iekļaus diezgan daudz dažādas praktiskas uzdevumus. Tā skaitā paskaidrot to pašu uzmērīšanu, ko es pieminēju pašā sākumā šajā lekcijā, saucamies Scan to BIM, vai kā jūs varat paprasīt vispār punktu mākoņus un arī paši pamēģināt ar viņiem pastrādāt, un kam tā informācija var būt noderīga. Un, kā es teicu, gala rezultāts, ko es gribu, lai jūs sasniedzat, ir, kad jūs pirmkārt paši varat pasūtīt BIM, jūs varat salīdzināt to, ko PASVNI, piemēram, kas šobrīd diezgan populāri ir, iekļaut BIM iepirkumos tā, lai par to nepārmaksātu un dabūtu kompetentāko piegādātāju. Visbeidzot, iesaistīties un pielietot BIM projektēšanas būvdarbu fāzēs jau ar konkrētiem piemēriem un praksi, lai iegūtu vislielāko labumu. Pēdējā lieta, ko es
arī esmu ielicis, un tāda iespēja ir, kad saprotu, ka BIM, teiksim, un tās apmācības nevienmēr visiem būs vajadzīgas, tāpēc gadījumā, ja tiem, kas varbūt saprot, ka tas nav īsti tas, ko viņi sagaida vai gribēja, tad, man liekas, ka būvniecības jomā nevienās apmācībās nav tāda iespēja, ka 30 dienu laikā jūs varat paprasīt atgriezt savu naudu atpakaļ, un jums nav nekādu saistību šajā ziņā. Tā kā jums ir interesi par šīm apmācībām, tad es ielikšu tuņās čatā linku, un tālāk jau mēs pārējām, es tuņās ieslēgšu jūsu mikrofonus pie jautājumiem un atbildēm, un tad pašās beigās, kā es pieminēju, tad jums tas bonus pienākās tiem, kas izturēs līdz galam. Tā, tuliņās es atļaušu jums ieslēgt mikrofonu. Ja kāds jūs varat jautājumus rakstīt, tātad vai nu čatā, vai arī droši uzdot, ieslēdzot mikrofonu. Tagad jums ir jābūt tādai iespējai. Ja pēkšņi nav, tad droši rakstiet. Tā. Vai būs pieejama prezentācija vai ieraksts? Es domāju, ka būs, jā. Kaut kādā brīdī būs pieejams. Tā kā to es nosūtīšu. Tā, otrs jautājums. Tā, es pārvirzīšu tos jautājumus tuvāk. Es šajās apmācībās, ko es pieminēju, es skatos tādā plašākā kontekstā un arī tie pielietojumi, ko es šodien stāstīju, būtībā ir piemērojami gan ēkām, gan arī infrastruktūras projektiem. Risinājuma izvērtēšana. Mums ir vairāk šobrīd infrastruktūras projekti, mierīgi izmantojot tos pašus rīkus, ko ēkām, apskatīties 3D vidē, saprotiet, vai risinājumi ir atbilstoši jūsu vajadzībām. Tieši tas pats par rasējumu iegūšanu. Ja. Labi, infrastruktūras rasējumiem tur ir grūtāk atrast speciālistus, kas ir spējīgi varbūt izstrādāt gan modeļus, gan rasējumus, bet tas nav neiespējami. Ja. Un tieši tas pats par būvapjomiem. Rail Baltica normāla praksa ir, kad visiem infrastruktūras šiem objektiem būvapjomi ir jāiegūst no modeļiem. Tā kā visas tās lietas, gan, ko es šodien stāstīju, viņas ir piemērojams mierīgi arī infrastruktūras projektiem. Es runāju par tiem 4 fundamentāliem BIM pielietojumiem. Jā, protams, infrastruktūrai varbūt kaut kādas papildus lietas nāk, kaut kāda papildus specifika, bet, kā jūs minējāt, pats svarīgākais vienmēr saprotiet, jūs kaut ko vienalga prasiet kā pasūtītājs, saprotiet, kam jums tas ir vajadzīgs, ko jūs gribat atrisināt, jo bieži vien, ko es redzu arī infrastruktūras projektos, kad prasa pārāk daudz, bet tāda reāls izpratnes, kā tas kaut ko palīdzēs izdarīt. Britiem ir tāds labs teiciens, domājiet sākumā par beigām. Think about end at the beginning. Respektīvi, domājiet, kā jūs to informāciju pielietosiet, kas viņu pielietos, un tad jūs labāk varbūt sapratīsiet, kas jums tiešām ir vajadzīgs. Vai esošu ceļu pārbūves gadījumā modelēšana agrā projekta stadijā ir racionāla? Droši vien, kad ir jāizvērtē izmaksas, teiksim, esošā situācijā, piemēram, tehnoloģijas, kā saucamais scan to BIM, kur jūs skenējat un modelējat, ļauj iegūt jums precīzāku informāciju par to esošo situāciju. Man interesants piemērs arī savai mājai, kur tur neliels zemes gabals, un tur topogrāfija taisa mērnieki, bet viņi palaid garām vienu būtisku koku, kura dēļ arhitekts sākumā ieprojektēja iebraukt tieši kokā iekšā. To es esmu redzējis, kad diezgan tas kaut kāda tradicionāla uzmērīšana pieļauj diezgan būtiskas kļūdas. Līdz ar to, un tur arī ir dažādas tehnoloģijas, ko jūs varat izmantot, ne tikai runājot par lāzeru skenēšanu, bet tur ir arī tie paši droni, kur tehnoloģijas man nav tik dārgas, bet jūs varat ļoti, vienkāršā veidā iegūt daudz uzskatāmāku materiālu un precīzāku gal galā materiālu, ko pēc tam var izmantot projektēšanas fāzē. Ir arī dažādi citi pielietojumi. Jūs paskatīsieties, tur, piemēram, tur esošās situācijas monitorings vai tie paši droni tika izmantot, lai sekot līdzi
būdaraba laikā, ja mēs runājam par ceļiem, to slāņu biezumi vai nav kaut kādas, teiksim, šobrīd tās tehnoloģijas tik precīzas jau paliek, kad var izsekot līdzi, piemēram, salīdzināt starp projektēto slāņu biezumu un uzbūvēto slāņu biezumu ar precizitāti centimetru robežās, piemēram. Tā kā tās iespējas ir dažādas. Bet, kā es teicu, mums ir viens šobrīd projekts tāds negatīvs diezgan, kur ir paņemtas VNI prasības priekš infrastruktūras projekta. Daudzi tur cīnās, lai viņus īstenotu, bet teiksim, šausmīgs resursu ieguldījums, bet rezultāts ir diezgan slikts. Un otrs ir, kad teiksim, tas, ko VNI dažreiz kļūdās, bet ļoti bieži pielietojot VNI prasības, ko kļūdās pasūtītāji, ka viņi nesalāgo tas projekta robežpunktus un stadijas ar to, kas ir tajās VNI prasībās. Un tad tur sanāk kaut kāds paralēls process, kur jūs prasat 2D rasējumus un neizmantojat modeļus, lai pieņemtu lēmumus, un tad tie modeļi kaut kur rodās, nerodās. Bet šī kļūda ir ne tikai VNI, kaut kas līdzīgs notiek arī Rail Baltica un tam līdzīgi. Tāpēc, ja jūs prasat, jums ir jāspēj un jāpielieto tas, ko jūs prasat, nevis vienkārši tāpēc, ka tas ir baigi forši. Tā. Vēl jautājumi, vai BIM var sasaistīt, vai tas strādā kopā ar ģeogrāfiskām informācijas sistēmām GIS? Jā, tas ir iespējams. Jūs varat paskatīties Rail Balticai, viņiem, man liekas, ka mājaslapā ir dažādi ieraksti no konferencēm, un tur ir kā viņi sasaista kopā šo GIS informāciju ar BIM informāciju, un tā ir diezgan plaša tēma. Ir pat veselas konferences, varu ieteikt Somijā tāda gan Somijā, gan Francijā tiek organizēta vienu gadu tur saucās InfraBIM World. Tur 2 gadus esmu bijis, un tur diezgan plaši runā par šo sastāstu ar BIM un GISu, bet es teicu, ka Rail Baltica ir šis piemērs. Tas nav, teiksim, Latvijā, tas bez Rail Baltica es neesmu dzirdējis nevienu tādu labu piemēru, bet ārvalstīs infrastruktūras projektos diezgan tas, te procesi ir tālu attīstījušies. Bet arī pie mums, protams, kaut kāda projektētāja izmanto GIS informāciju. Starp citu, droši vien, ka esat redzējuši to GeoRīga resursu, kur arī GIS informācija ir kaut kādā veidā sasaistīta ar modeļiem. Un tur, es zinu, ka Igauniem tur tas, šis ir tā kā publiskā sektora izstrādāts rīks, respektīvi, šajā gadījumā, laikam, Rīgas pašvaldība to sponsorē, īsti nezinu, bet Igauniem tur tas risinājums ir sasaistīts vēl daudz advancētāk, kad tikko jūs kaut kādu informāciju vadat iekšā BISā, tā informācija tiek nolasīta, piemēram, par ēkas kontūru un augstumu un ievadīt jau iekšā pat jau minimālajā sastāvā šajā GIS modelī, kas ir pieejams priekš citiem, un tā skaitā viņi arī veic šo lāzeru skenēšanu visai valstī, man liekas, reizes gadā viņi teica. Tā kā tāds, tas tūlis baigi interesantais. Bet varat paskatīties to GeoRīgas rīku. Tas ir tāds diezgan interesants arī. Man būtu jautājums par BIM detalizācijas pakāpēm LOD. VNI ir fantastiski aprakstīts katram lodam, ko tas zem sevis nozīmē, teiksim, piemēram, ko nozīmē LOD 300, vai VNI apraksts ir pietiekami patiesi, jo es bieži vien esmu saskāries no projektētājiem, ka viņiem piemin, piemēram, LOD 300, viņi saka, ka tas priekš viņiem neko nenozīmē, konkrēti par infrastruktūras objektiem. Ka viņiem no tā nekas nav skaidrs, un tad centies rakstīt aprakstu, skatoties no VNI, vai arī ir kaut kas labāks. Jā, mums tieši par šo jautājumu ar VNI vakar spriedām tajā valsts, ko es minēju, tas valsts standarts, kas šobrīd top. Līdz sevišķi par infrastruktūru tur jau tiem, kas nezina, tad tas LOD termini nāk būtībā no amerikāņu standarta, BIM forum tādas specifikācijas, kas pat nav pat standarts, tas ir vienkārši dokuments, kurš diezgan plaši pielietots visā pasaulē, bet viņš lielākoties 99% gadījumu tiek pielietots nepareizi, tā skaitā arī VNI gadījumā. Teiksim, šobrīd jau starptautisks standarts saucās tāds Level of Information Need standarts, kur tā doma jau bija
kādu laiku aizvietot, viņš jau, man liekas, vairākus gadus pieejams, aizvietot šo lodu pieeju. Kā es minēju, tur tā pamata būtība ir saistīta ar to, ka jūs saprotat, kam jums tā informācija ir vajadzīga, ja? Un tad jūs saprotat, kurš to informāciju izstrādā, un tad tālāk jau, cik viņi ir detalizēti, un tur, starp citu, ir arī, ja mēs runājam par ģeometrisko detalizāciju, kas ir, tas ir kā tas lots, tur viņi ir aprakstīti daudz plašāk, jo tas lots ietver arī dažādas citas nianses, kuras neapraksta tas standarta loda specifikācija, piemēram, vizuālo izskatu vai parametriskumu un tādas lietas. Tā kā, nu, ja gribās vairāk šajā jautājumā, tad es iesaku paskatīties to Level of Information Needs standartu, tas ir ISO standarts, viņš nesen, starp citu, ir kā ISO starptautiskais standarts, jā, bet loda specifikācija, jā, es piekrītu, tur ir ļoti daudz kļūdas tiek pieļautas. Un tur ir dažādi aspekti, gan to, ka viņš nepareizi tiek lietots, jo būtībā, nu, jums ir jāparaksta būtu par katru elementu, cik viņš ir detalizēts, kurā stadijā viņam ir jābūt, to reti kurš dara. Ja, vakar bija labs piemērs no konstruktora viena, kurš teica, ka atbilstoši Latvijas normatīviem, teiksim, nemaz nevarētu izstrādāt būvprojektu kādā standarta loda 300 detalizācija, jo informācija nepietiekama. Viņš konkrēti minēja par kolonnām un kolonu bāzēm, kuras loda 300, piemēram, detalizācija vispār nav jāmodelē, bet savukārt Latvijas normatīva prasa, ka viņiem ir jābūt modelī. Nu, tā kā tās absurdās situācijas tur veidojas daudz, un gal galā, jā, tas, kas tiek pieļauts kļūdas, ir, kad paprasa par daudz to detalizāciju, nesaprotot, kam tas īsti ir vajadzīgs. Nu jā, tas vienkāršāks veids, ko es arī pieminu, manuprāt, labāk ir modelēt, protams, vairāk elementus, bet ierobežot detalizāciju, un saprast, kam jūs viņus lietosiet, jā, jo, piemēram, ja mēs runājam par būvapjomiem, nu, kas jums ir svarīgs? Jums ir svarīgs kaut kāds kvadrātmetri, kubikmetri, ja, un arī, nu, teiksim, saprāta robežās. Nu, un tad ir elementu skaits, ja, un tad, vai tas elements ir kā perfekti izskatās, vai viņš ir vienkārši kastīti, ja, tam skaitu tas neietekmē. Ja, savukārt tas ietekmēs to, cik tas jums maksās. Ja, ar infrastruktūru, tur, protams, šobrīd arī daudz tehnoloģiskas attīstības ir gan jauni šie standarti attiecībā uz IFC, ko var dabūt ārā no infrastruktūras objektiem, bet nu, arī ir jāsaprot, kam jūs to izmantosiet. Vai jums vajag tos būvapjomus no modeļiem, vai nevajag slāņus un tam līdzīgi. Ja jums vajag tikai vizuāli risinājums izvērtēt, jums iespējams slāņu vispār nav kādā veidā jāmodelē. Ja, un tas ir tikai lieka darbība, kur nevienam nav vajadzīga. Ja jūs gribat kaut ko vairāk, nu, tad jāpadomā. Piemēram, tas būtu būvdarba simulācijas. Tas arī kaut ko nozīmē, ka jums kaut kādā veidā jāveido tie modeļi, lai jūs varat izveidot tās simulācijas atbilstoši tam būvniecības procesam, kāds viņš būs reāli. Ok, kādi vēl jautājumi? Esat novērojuši, ka BIM programmās veidotās ēkas tiek izmantotas sabiedriskajās apspriešanās. Neesmu gan. Kas, jā, ir ļoti labs punkts. Es domāju, ka tagad jau kādu laiku, laikam tas bija brīvprātīgi, ka visā bija jālādē iekšā modeļi, bet tagad no 25. gada sanāk būs obligāti jālādē tie modeļi iekšā. Ja, tas droši vien, kad kaut kādā mērā droši vien paver iespējas izmantot šo informāciju, bet nu, pats BIS, ja nemaldos, viņiem nebija vēl iekšā iebūvēta sistēma apskatīt tos modeļus, atšķirībā no Igaunijas, kur tu var mierīgi apskatīt tos modeļus pašā BIS platformā. Bet nē, nav bijusi. Ļoti, manuprāt, jā. Lai gan, nu, jā, no otras puses, piemēram, tur kaut kādai vizuālai komunikācijai, nu, tas pats Rail Baltica jau izmanto tos modeļus, lai ieliktu kaut kādas, nu, teiksim, tajos projektos, kur mēs piedalāmies Rail Baltica, tur ir prasība kaut kādās noteiktās stadijās sagatavot šos vizuālos materiālus, bet tie ir kā attēli vai video, nevis kā paši kaut kādi modeļi, kurus nu, sabiedrībai parāda kā informācija. Bet nu, tas jā, publicitāte vairāk. Bet tieši tā, ka pašus modeļus nav dzirdēts.
Tā nu vēl kādas dažas minūtes var atbildēt uz jautājumiem, tad jau apaļosimies. Tā kā droši vēl varat kaut ko uzjautāt. Ok, izskatās, ka būs iet piekusuši un vairāk jautājumu nav. Labi, tad tas bonus, kas jau bija pieminēts, tajā es iekopēšu linku. Tas, ko es esmu izdarījis, es esmu uztaisījis 5 dažādus video BIM pārlūkiem, kā lietot un soli pa solim, kā iemācīties lietot dažādu BIM pārlūkus. Tie ir populārākie pārlūki Latvijā, kurus visbiežāk izmanto BIM projektos. BIM Collab Zoom, Autodesk Viewers, Solibri Anywhere, OpenIFC un Navisworks Freedom. Jā, tie ir 4 no viņiem, izņemot Autodesk Viewer, ir desktop, tātad uz darba virsmas instalējami rīki. Pārējie, un katram no tiem ir kaut kādi plus mīnusi. Visbiežāk tas ir saistīts ar to, kādās rīkos strādā koordinātori. Tātad 1,5 stunda video materiāli, jūs kā pasūtītāji, mēs runājam par to BIM pielietojuma risinājumu izvērtēšanu. Būtībā ar šiem rīkiem vienu no šiem jūsu projektā ir pilnīgi pietiekoši, lai vienalga, vai tas ir infrastruktūras objekts vai ēka, lai jūs varat izmantot šo BIM pilotojumu risinājumu izvērtēšanu. Arī daži no viņiem ļauj veikt, piemēram, sadursmi meklēšanu, bet tādā primitīvā veidā. Tātad šo uzbūvējumības analīzi jūs arī varat veikt. Un, kā es minēju, katram no viņiem ir tur savas priekšrocības un teiksim, trūkumi, bet ceru, ka jums šī informācija noderēs. Tad, ja es jums iekopēšu linku iekšā. Un tad jau paldies par jūsu dalību. Un ceru, ka jums kaut kas no dzirdētā bija noderīgs. Un tad es jūs noteikti iedrošinu, vienalga, vai tā ir jūsu privāta māja, vai tā ir jūsu publiskais pasūtītājs un pasūtat lielākas ēkas, tad pieprasiet BIM un sameklējiet kompetentus speciālistus un piedalieties tajā procesā. Paldies! 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 Paldies, jauktdien! Jā, jums arī! Paldies!